ja tev ir liela pašnoniecināšanās iekšēji un tu ar to nodarbojies konstanti visu laiku, tad skaidrs, ka ķermenis sāk atspoguļot tās kaut kādas pašnoniecināšanās pazīmes un visas tās domas, ko mēs tur sakam sev. Defaultā tas nozīmē, ka tev jau nav resursi iekšā, no kā smelties to pārliecību un atzinību iedot sev un vispārējais, jo to es aizņemtu ar pašnoniecināšanos. Bet dabisks stāvoklis mums visiem, mēs mēģinam, mēs jau gribam justies labi, mēs gribam justies forši, tāpēc neizbēgam, mēs kaut kur vienalga mēģinam tā kā to atzinību vai to labo sajūtu dabūt. Ja mēs nekultivējam to iekšā, jo mēs esam aizņemti ar pretējās lietas darīšanu, mēs to visu laiku mēģinam kaut kur raut vai dabūt, iegūt no ārpasaules. Iegūstot no ārpasaules, uz brīdi jau ir it kā tas dopamīns augšā un kaut kāds apmierinājums, bet viņš neizārstē to ilgtermiņa. Un tad atkal ieslēdzās tas iekšējais default stāvoklis, jā, tas pašnoniecināšanās variants, un tas savukārt dara pretējo. Un tad tev atkal vajag likt vēl vienu video, vai atkal vajag likt nākošo lietu, kaut ko vajag darīt, lai atkal dabūtu to. Un tad tu esi tajā aplī, no kur tu netiec ārā, ka reāli tu tā kā strādā pati pret sevi, ja, tev